Esiet sveicināti Saeimā, Latvijas parlamentā. Atrodamies vietā, kur pukst Latvijas demokrātijas sirds. Šis vēsturiskais nams, kas mūsdienās pielāgots parlamenta darba vajadzībām, ir valsts politiskās dzīves centrs, vieta, kur strādā likumdevējs. Atrodamies pie Latvijas parlamenta galvenās ēkas Rīgā, Jēkaba ielā 11, ko sauc par Saeimas namu. Nama vēsture aizsākās 18. gadsimta vidū. Sākotnēji tas kalpoja Vidzemes bruņniecības vajadzībām. Ēkas ārējais veidols 150 gadu laikā palicis gandrīz nemainīgs. Pārkāpjot Saeimas nama slieksni, mūs sagaida plašais vestibils un greznās marmora kāpnes. Šeit saglabājušās griestu velves, sienu plastiskais dekors un 19. gadsimta greznie kandelabri. Sienas lampās agrāk deg gāze, bet mūsdienās tās pielāgotas elektrībai. Šī telpa laika gaitā kalpojusi dažādām vajadzībām, un pat laban šeit ir parlamenta bibliotēka. Tās krājumu veido vairāk nekā 13,000 grāmatu, tostarp monogrāfijas, periodika un analītika. Pie bibliotēkas sienām atrodas plāksnes ar visiem parlamenta sasaukumu deputātu vārdiem, kuri šeit strādājuši jau kopš Satversmes sapulces sasaukšanas. Saeimas dāvanu kolekcijā ir vairāk nekā 900 dāvanu. To veido ārvalstu parlamentu, karaļu, prezidentu, premjeru delegāciju, kā arī privātpersonu un sportistu dāvinājumi. Kolekcijas pirmsākumi meklējami pirms vairāk nekā 30 gadiem. Šeit atrodami trauki, izšuvumi, monētu komplekti, karogi, tautas tērpi, mākslas priekšmeti. Tāpat te var uzzināt, ko mūsu deputāti dāvina saviem kolēģiem citos parlamentos, dodoties ārvalstu vizītēs. Lielās marmora kāpnes ir viens no greznākajiem lielā vestibila elementiem. Kāpņu izskats laika gaitā ir būtiski mainījies. Agrāk šīs sienas rotāja ģerboņu attēli un krūšu tēli. Lielās kāpnes ved uz Saeimas sēžu zāli. Uzkāpjot pa lielajām marmora kāpnēm, esam nonākuši sēžu zāles viesu sektorā. Šeit saglabājies 19. gadsimta otrajā pusē veidotais sienu un griestu dekors, redzamas alegoriskās sieviešu figūras. Saeimas sēžu laikā te uzturas parlamenta darbinieki, žurnālisti un viesi. Greznā Saeimas sēžu zāle ir šī nama nozīmīgākā telpa. Deputāti šeit sanāk uz sēdēm, lai debatētu un pieņemtu likumus. Savu pašreizējo izskatu ar sēdvietu izvietojumu amfiteātra formā sēžu zāle ieguva tikai 1998. gadā. Sēžu zālē ir vietas visiem 100 Saeimas deputātiem, un īpašas vietas atvēlētas arī valsts prezidentam, ministru prezidentam, ministriem un Saeimas prezidijam. Zāles sienas sedz tumši ozolkoka paneļi. Virs prezidija vietām redzam pēc fotogrāfijas atjaunotu no ozolkoka darinātu mūsu valsts ģerboni. Zālē redzam arī plāksnes ar Satversmes pirmajiem 2 pantiem. Tās ikvienam simboliski atgādina, ka Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika un Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Nemainīgs cauri laikiem palicis krāšņais griestu dekors, kur antīkie ornamenti apvienoti ar latviskajiem saules un ozollapu motīviem. Balsošanas zāle ir jaunākā Saeimas namā. To izbūvēja 20. gadsimta 80. gados un savu pašreizējo izskatu tā ieguva 90. gadu sākumā. Pirms tam šeit atradās iekšpagalms. Zāles nosaukums cieši saistīts ar tās funkciju. Šeit deputāti ar vēlēšanu zīmēm balso, piemēram, vēlot valsts prezidentu. Zāli rotā unikāls mākslas darbs, glezna, tautas veidots Latvijas karogs. Tas radīts valsts 100-gades ieskaņā festivāla Staro Rīga laikā. Pie Saeimas nama īpašā mākslas performancē ikvienam interesantam uz audekla ierakstot savu vārdu un kopā izveidojot šo Latvijas karogu. Vidzemes bruņniecības laikā šo zāli sauca par dāmu salonu. Vidzemes Landtāga sanāksmes starplaikā te notika balles un viesības.
No 19. gadsimta interjera priekšmetiem šeit saglabājies lielais spogulis un lustra. Zāli rotā mākslinieka Rituma Ivanova veidots Tautas padomes priekšsēdētāja, Satversmes sapulces prezidenta un pirmā Latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakstes portrets. Sarkanā zāle bija viena no iespaidīgākajām neogotikas stila zālēm Rīgā. Vidzemes bruņniecība to izmantoja kā ēdamzāli. Šī telpa laika gaitā no sava agrākā izskata zaudējusi visvairāk. Zāles logu vitrāžas, ko izveidojis mākslinieks Ludis Bērziņš, ir ar etnogrāfiskiem motīviem. Agrākā gotiskās formas ozolkoka kamīna vietā šobrīd novietots Eduarda Spravņika austras koka formā darināts svečturis. To vainago Latvijas 19 vēsturisko apriņķu ģerboņi. Viesu zāles funkcijas vairāk kārt mainījušās. Tā izmantota kā neliela apspriežu zāle, vēlāk kā ordeņu zāle apbalvojumu pasniegšanai. Veicot sienu apdares atjaunošanas darbus 2017. gada nogalē, šeit atklāja 19. gadsimta unikālus sienas gleznojumus. Tie veidoti daudzkrāsaini un brīvrokas gleznojuma tehnikā. Latvijā nav saglabājies daudz šādu mākslinieciski augstvērtīgu historisma laikmeta sienas gleznojumu. Zaļajā zālē notiek Saeimas prezidija locekļu oficiālās tikšanās un īpašos gadījumos arī oficiālas ēdienreizes nelielām delegācijām. Zāles graznā lustra atspoguļo eiropiešu aizraušanos ar austrumu mākslu. Brūnās zāles plastiskajā apdarē un mēbeļu garnitūrā dominē neorokoko stils. Zāli rotā vecmeistara Vilhelma Purvīša glezna Pavasaris. Šeit Saeimas augstākās amatpersonas tiekas ar ārvalstu vēstniekiem un citiem augstiem viesiem. Baltajā zālē redzams viens no greznākajiem neorokoko stilā ieturētajiem interjēriem Rīgā. Viena no būtiskākajām interjēra sastāvdaļām ir spoguļi. Gliemežvāka ornamenta eksaltētie vijumi, kas izcelti ar zeltījumu, grezno baltās zāles griestus. Šeit oficiālās vizītēs Saeimas priekšsēdētājs vai viņa biedri sagaida parlamenta viesus un tiek uzņemtas oficiālās fotogrāfijas. Šajā zālē redzam vienu no senākajiem Saeimas nama kamīniem. No tā arī cēlies zāles nosaukums. Telpā saglabājušās elegantas koka kāpnes, kas ved uz sēžu zāli. Mēbeļu garnitūrā dominē klasicisma stils. Šeit atrodas senākais mākslas priekšmets Saeimas namā – 18. gadsimta Ķīnas porcelāna vāze. Tāpat te redzams pirmā Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Annas Mejerovica portrets. Mazo marmora kāpņu vēsture aizsākās 20. gadsimta pirmajos gados. Izveidojot pirmos divus kāpņu stāvus, tika radīta eleganta un grezna kāpņu telpa. Kāpņu noslēgums tapis nedaudz vēlāk, margu rotājumā iestrādājot ozolapu motīvus un stilizētus saules motīvus. Tie rada asociācijas ar pirmo Latvijas valsts ģerboni. Otrā stāva podestā saglabāts fantastisku būtņu, pūķa un grifa elementu apvienojums. Kopā esam izstaigājuši un apskatījuši Saeimas nama greznās telpas. Saeimas nams ir ne tikai deputātu darba vieta, bet arī unikāls vēstures un kultūras piemineklis. Ikvienam ir iespēja to apmeklēt.